Tad pirmais ir, pirmkārt, apstrādāt jebkurā gadījumā viņu pēc tam, un tuvākās pāris dienas vērot suņu pašsajūtu. Ja sāk paaugstināties temperatūrā, suns sāk palikt apātiskāks, sāk atteikties no ēdiena, sāk palikt tumšāks urīns, tad uzreiz ir jādodas uz tuvāko klīniku un jāsaka, mums bija ērce tad un tad, šobrīd ir tas un tas. Lai tiktu pie ērces, nav obligāti jāiet dziļi mežā. Ērces Latvijā ir praktiski visur. Tās labi pielāgojas mūsu klimatam un tās sastopamas jebkurā parkā, neilgi uzturoties zālājā. Tās šķirnes un tie dzīvnieki, kas slimo vai kā viņas ir daudz vai maz, tur nav tik svarīgi, cik viņš ir liels, kāds viņam apmetojums. Nevienmēr ir tā, ka tas, kuram ir īsas kājas un maziņš apmetojums, ir pilns ar ērcēm. Reizēm atnāk liels, milzīgs, Tibetas mastīvs, kur apmetojums tur 15 cm un viņam ir entās ērces vienā kvadrātcentimetrā. Svarīgākais ir veikt jebkura izmēra un apmetojuma suņa pretērču profilaktisko apstrādi. Tikai tā var pasargāt savu dzīvnieku no ērču pārnēsātajām slimībām.